Galvenais iemesls, kādēļ cilvēki darbā izdeg, ir tas, ka viņi grib izdabāt priekš citiem, būt pakalpiņi priekš citiem. Grib būt labāka priekš citiem. Viņi cenšas izpatikt visiem, bet arī pašā laikā viņiem nepietiek enerģijas savai otrajai pusītei. Un parasti viņiem tās attiecības stagnē, un arī viņu bērni uzsūc šo negatīvismu un bezspēcību. Parasti šiem upuriem gribas pagulēt ilgāk, lai no jāpiedalās šajā dzīvē. Jo šī dzīve ir kļuvusi vienkārši nepatīkama. Un visa apziņa, visas domas ir saslēgtas kopā ar šīm problēmām, tādēļ, ja arī šis cilvēks nav darbā, viņš mājās nespēja atslēgt savu prātu no šīm ikdienas darbībām. Naudas pelnīšana, klientiem un tam līdzīgajām visām ikdienas problēmām. Šī problēma ir tik dziļi paslēpta viņos, viņi paši nespēja to problēmu vienkārši pamanīt un ieraudzīt, jo viņi ir paslēpta. Zem vienas problēmas ir vēl viena problēma, zem vēl viens ir vēl viena problēma, bet visa saknē, kad jūs nesat saņēmuši mīlestību bērnībā un jums nācās darīt ļoti daudz darbības, lai jūs varētu sasniegt šo mīlestību. Jūsos ir mīlestības trūkums, jūsos ir uzmanības trūkums un upurēt savu laiku un ķermeni priekš citiem, kuri patiesībā jums pretī par to neko neiedot. Ne jūs saņemat šo atzinību, ne jūs saņemat finanses, neko jūs nesaņemat no tā. Jūs saņemat tikai reāli nogrumu un izdegšanu savā dzīvē. Vai ilgi plānojat sevi šādi dzīt? Cik gadus, cik ilgi gribēsiet sevi turēt šajā kājslauķa lomā? Jo tagad jums ir jāpieņem savus lēmumus, jūsu lēmums. Kā jūs no šī brīža dzīvosiet visu savu turpmāko dzīvi? Vai dēļ tā jums ir vērts investēt sevi, savā nākotnē, lai jūs izmainītu savu dzīvi, savu mentālo stāvokli? Jo ja mēs tīri izvelkam kalkulātoru, pareiķinam, šī izdegšana jums vismaz izmaksā 2000 eiro mēnesi, jo jūs caur izdegšanu nevarat panākt neko no finansiāliem augstumiem. Tieši pretēji, tas killerēs jūsu finanses katru mēnesi. Jūs nespēsiet ieraudzīt un atrast tās finansiālās iespējas, kādas te patiesībā pastāv priekš visiem. Viens variants, jūs saglabājat savu dzīvi kā ir. Turpinat skriet un viss iet šitā te uz izdegšanu. Visa dzīve iet uz vienu izdegšanu. Attiecības jūk, finanses samazinās, bērni aug nelabvēlīgajos apstākļos, vai ir otrs variants – izmainīt savu domāšanu, atbrīvoties no traucējošajām programmām, kas sēž jūsos, un sākt pilnvērtīgi dzīvot, un caur to parūpēties tomēr par savu ģimeni un par saviem bērniem. Bet ja nē, tad var turpināt melot sev, turpināt stāstīt, kad visi apkārtējie vainīgi pie tā, ka jums kaut kas nesanāca, un turpināt tēlot bezspēcīgo. Bet ja vēlies gūt reālas izmaiņas īsā laikā, tad aicinu tev uz bezmaksas konsultāciju, kura laikā mēs izņemsim šo situāciju cauri, kas pietuvinās jau solīti pie šīs izpratnes, kad jūs vairs nebūsiet gatavi sevi turpmāk mocīt.